Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Sveiki! Šodien mēs pievērsīsimies HP ProBook 440 un iemācīsimies, kā pievienot 500 GB cieto disku. Pirmais solis ir sagatavoties un nodrošināt, ka jums ir visi nepieciešamie rīki. Jums būs nepieciešams skrūvgriezis, jauns cietais disks un vēlams antistatiskā josta, lai izvairītos no statiskās elektrības bojājumiem. Solis 1 – sagatavošana. Pirms uzsākt darbu pārliecinieties, ka dators ir izslēgts un atvienots no strāvas avota. Ieteicams arī noņemt akumulātoru, ja tas ir izņemams, lai nodrošinātu papildu drošību. Solis 2 – piekļuve cietajam diskam. Apgrieziet datoru otrādi un atrodiet cietā diska nodalījumu. Parasti tas ir marķēts ar ikonu vai uzrakstu. Izmantojiet skrūvgriezi, lai noņemtu skrūves, kas tur cietā diska vāku. Solis 3 – noņemiet veco cieto disku. Ja jūsu datorā jau ir cietais disks, uzmanīgi noņemiet to, tas var būt nostiprināts ar skrūvēm vai klipiem, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu savienojumus. Solis 4 – pievienojiet jauno cieto disku. Izņemiet jauno 500 GB cieto disku no iepakojuma un uzmanīgi ievietojiet to nodalījumā. Pārliecinieties, ka visi savienojumi ir pareizi un cieši nostiprināti. Ja nepieciešams, nostipriniet disku ar skrūvēm, lai tas neizkustētos. Solis 5 – aizveriet cietā diska vāku. Kad jaunais cietais disks ir nostiprināts, uzmanīgi uzlieciet vāku atpakaļ un pievelciet skrūves, lai nodrošinātu, ka viss ir droši vietā. Solis 6 – pievienojiet akumulātoru un ieslēdziet datoru. Ja jūsu modelī ir noņemams akumulators, pievienojiet to atpakaļ. Ieslēdziet datoru un pārbaudiet, vai tas atpazīst jauno cieto disku. Ja viss ir pareizi, operētāja sistēma automātiski atpazīs jauno disku. Ja nē, var būt nepieciešams formatēt disku, izmantojot disku pārvaldību. Papildus šiem soļiem atcerieties, ka ir pieejama bezmaksas diagnostika. Ja jums ir kādas šaubas par to, kā to izdarīt, vai ja jums ir nepieciešama palīdzība, mēs piedāvājam saņemšanu pie durvīm, lai jūs varētu saņemt profesionālu atbalstu. Pirms remonta vienmēr varam sniegt priekšlikumu, lai jūs zinātu, kas ir nepieciešams un kādas ir izmaksas. Tagad, kad esat pievienojis jauno cieto disku, jūs varat izbaudīt uzlabotu datoru veiktspēju. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.